Ulugrīs tārts, jā, nav tik skaņi, protams, kā bija Gliseru sacensībās, bet visnoteikti iegūst aizkavēšanās, jā, Roberts Minings. Lielākas un mazākas laivas, motoru, rūkoņi un šļakatas. Šīs sacensības ik gadu vilina ne tikai jaunus skatītājus, bet arī sportistus. Mazāko ātrumu laivu klasē sacenšas 10 gadus vecas meitenes un puiši. Viņu laivu maksimālais ātrums ir 50 km/h, un šeit, Alūksnes ezerā, sevi pirmoreiz pierāda arī vietējais sportists Roberts Minings. Treniņi tik bija sacensības ir pirmās, varēja būt nedaudz labāk, bet kopsavilkumā ir labi. Jūties pats apmierināts? Jā. Un kas ir tās lietas, kas varbūt pēc pirmajām sacensībām tagad ir skaidrs, pie kā vēl varbūt ir jāpiestrādā? Jāpiestrādā pie līkuma izņemšanas un vēl pie konkurentu pietuvināšanās, lai neieskrietu laivā konkurentiem. Šīs bija arī pirmās sacensības Laurai Lakovicai. Tajās atšķirībā no treniņiem trasē jaunā sportiste devās bez austiņām un rācijas, kas šoreiz nozīmēja to, ka nekādas norādījumus brauciena laikā treneri dot vairs nevarēja. Tas bija mans pirmais patstāvīgais brauciens, jo man visu laiku bija austiņas un rācija, tāpēc es esmu pati ļoti laimīga. Ko tev rācija teica? Vai vērciet, vai ņemt plašāku līkumu, vai šaurāku, vai visu kaut ko tādu. Un viegli bija to visu izdarīt, ko tev teica, lai tu dari? Un tas bija daudz vieglāk, bet šoreiz man bija jādomā ļoti pašai. Lielākās ūdens formulas virs ūdens var sasniegt pat 200 km/h lielu ātrumu. Latvijā lielāko ātrumu laivu vada Uvis Slakteris, kurš līdzīgi kā viņa dēls šo sporta veidu apguvis tēva dēļ. Un jau šajā ģimenē pierasts, ka uz sacensībām jādodas ar vairākām ātrumu laivām. Mums pat ir tā situācija, ka mēs braucam 3 paudzēs. Kā brauc tēvs šādi un tad izbrauc, bet tad mans tēvs, Acis Slakteris, es Uvis Slakteris un mans dēls Nils Slakteris, kurš tikko nobrauc un dabūja 2 braucienos 2. vietu. Un tāds viss sākās. Tēvs bija, kad es biju maziņš puika, viņam izinājās līdzi un skraidīja pa krastu. Un rezultātā tas rezultējas to, ka es esmu iekāpis laivā un arī turpinu to, ko viņš bija iesācis. Un tā kā dēls arī slaki ņēma sacensībām līdzi, tad reku viņš iet tā kā mūsu pēdās. Spiediena nav, bet ja viņš grib, tad mūsu sirds līksmo. Bija tā, ka es sāku 16 gados braukt, kaut gan tādā laikā varēja braukt no 12 gadiem. Šobrīd var sākt braukt principā no 10 gadiem. Un tādā gadā, kad jau izpildinās 10 gadi, tu jau vari sākt braukt. Līdz to mans dēls jau 9 gadu vecumā mēs iesēdām viņa laivā, viņš jau brauca. Šeit Alūksnē nesen norisinājās arī Formula Future sacensības, kurās ar vienlīdz jaudīgām piepūšamajām laivām brauca jaunieši līdz 18 gadu vecumam. Tas ir viens no veidiem, kā šajā sportā iesaistīt tos, kuri iepriekš ar ātrumlaivām nav braukuši. Kopumā situācija ūdens motosportā rāda, ka Latvijā ar to uzsāk nodarboties vairāk jaunu braucēju nekā kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā. Par papildinājumiem un jaunām iespējām tieši sacensību rīkošanā domā arī Latvijas ūdens motosporta federācijā, bet arī atzīst, ka ar vietu Alūksnes ezera krastā ir paveicies. Ūdeņi, pa kuriem pabraukt, varētu atrasties pasaulē diezgan daudz, un arī vidzemē nevienu ezeru, bet ir jautājums par to labi iekārtotu krastu, lai skatītāji var atnākt, lai arī pašas sacīkšu laivas varētu normāli tikt ūdenī un tam līdzīgi. Šeit ir ļoti labi sabalansēts, bet pilnīgi noteikti Latvijā un vidzemē vēl ir daudz vietas, kur to varētu darīt. Tā kā vēl jau visāds variants skatīsim, bet skaidrs, ka šeit ir, kā lai saka, es tomēr esmu cilvēks ar pieredzi un saprotu, ka tur, kur ir tradīcijas un kur pie tā strādā gan vietējā pašvaldība, gan komanda, kā šī gadījumā Nordost, mums kopā ir tāda laba sinerģija, un tāpēc es tā ļoti, man jau nāk laikam citu pilsētu mēru, ar lielāku pilsētu mēru, apjautāties, vai ne pie viņiem rīkot sacensības, un es vērtēju tās iespējas kā federācijas prezidents, bet tomēr turos pie pārbaudītām vērtībām. Ūdens motosporta sacensības Alūksnes ezerā tradicionāli norisinās ik gadu, un šogad tika aizvadītas 9 Latvijas čempionāta klasēs un kopvērtējumā, un Eiropas čempionāta GT 250 klasē jauniešiem un S550 klasē pieaugušajiem.